Lāsma, es zinu, ka tu savā EHR intervijā ļoti daudz cilvēku pazīsti slavnības, man vajag tavu palīdzību. Nu ka. Rīkojot Zēļu spēles arēnā, palīdz rīkot izklaides daļu, un mums ir jauna ballīte. Mums nav kas uzstājās, jo skaties, Ozols bija, Fiņķis bija, Andreja bija, Prāta vētra man neceļ klausuli, jā, Satīns teica, ka viņi līdz lielkoncertam neuzstāsies, un dziesmu svētku kori visi ir izklīduši kur nu kurais, un man nav. Man vajag kaut ko foršu, kas uzskačās skatītājs, uzskačās komandu. Moški, tev ir kaut kas, kā tu vari man palīdzēt? Klausies, man ir viena doma. Ko tu stādi? Es zināju, tev var ticēt. Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta, patur manu alīnu un uzrunā par kungu. Lāsma, paldies, man ļoti patika. Tāpēc man jums ir tikai viens jautājums. Varbūt jūs tiekat 10. februārī uz Arēnu Rīga, uz Zēļu basketbola ballīti. Tiekat? Jā! Nu ko, tiekamies 10. februārī Zēļu basketbola ballītē Arēnu Rīga. 2 basketbola spēles, no kurām viena ir Zēļu spēle, kur mēs mēģināsim atriepties Vimsī, daudz citas foršas izklaides un tur būs arī bundzinieku grupa Drumline Latvija un arī pats Andžejs Grauds. Tā kā pērkam biļetes un tiekamies arēnā. Strādāt un ir jāmāk